patiesība sakot, tas, ko mēs redzam 2012. gadā, ir tas, ka mūsu jaudas sāk izsīkt. Mēs vairs, teiksim, ja 2011. gadā eksports ir pieaudzis pa 28%, tad šobrīd mēs redzam, ka mūsu eksporta spēja samazinās. Tas nav tikai saistīts ar eiro krīzi, jo, piemēram, mēs redzam samazinājumu uz Lietuvu -2,2%, Igaunija -6%, Vācija -8,3%, tad Polija, Turcija ir ļoti liels pieaugums, Krievija ir pieaugums, ir arī pieaugums uz citām, arī, kas ir eirozonas valstīm, bet parādās kopēja tendence, ka mēs vairs nevaram vai nu saražot, vai nu atrast tirgus, un tā ir viena lieta. Un otra lieta, neapšaubām, ka mēs darbojamies šobrīd aktīvi ļoti eksotiskos reģionos kopā ar uzņēmējiem, mēģinot tiešām rast gan Latīņamerikā, gan Dienvidaustrumāzijā. Vienīgā problēma, kad jābūt lielai interesē, bet arī bez šīs intereses mēs ļoti gribētu redzēt arī to, ka pēc tam attīstās šie kontakti, jo bieži gadās, ka tas tirgus ir tāds, ka tie nav 5 vai 6, ziepju kastu krājumi, bet tie tirgi ir tādi, kuros var iet un pārdot, bet dažreiz, pēc tās sākotnējās intereses izrādās, kad ir jāinvestē ražošanā, nav naudas. Vēl, ja runājam mēs par Eiropas fondiem, tad principā farmācijā Eiropas fondu pielietošana vai ķīmiskā farmācija ir, teiksim, ļoti neizdevīgi, jo projekts ir jārealizē ļoti ātrā laikā, bet parasti ir dažādi kritēriji un ļoti ilgstošas atskaišu sistēmas, atskaitīšanās sistēmas, kas šo laika periodu ļoti paildzina. Tātad, ja mēs neesam pirmie tirgu, tad principā mēs esam zaudētāji un varam šo projektu izdevīgi nerealizēt. Bet, ja mēs runājam par ķīmijas farmācijas jomu, tad šī joma ir ar augstu riska pakāpi ieguldījumiem. Un kas arī izsauc to, ka nevienmēr bankas nāk pretī ar saviem finansu līdzekļiem. Bez tā, ka tiek visur runāts par eksporta spējīgajām ražošanas nozarēm, bieži tiek aizmirsts, ka ir arī eksporta spējīgās pakalpojumu nozares. Starp tranzītu, IT ir arī tāda nozara kā turisms, un turisms ir faktiski pasaulē viena no pelnošākajām nozarēm. Protams, tam ir nepieciešams diezgan liels investīcijas sākotnēji, bet tas katrā ziņā gan arī atmaksātos, gan arī radītu ļoti daudz darba vietas. Atšķirībā no ražošanas, kur tomēr ir modernizācija un viss cilvēku faktors arvien samazinās, tad apkalpojošā sfērā šāda teiksim, tieši cilvēku nodarbināšana būtu daudz lielāka. Ir pasaulē naudas ir, un investīciju fondiem naudas ir. Viņi nezina, kur likt. Tā problēma ir ļoti vienkārša. Visi zina to, ka, lai būtu kas patērēt, ir pamatmasa cilvēciņi, kas tieši piedalās ražošanā, kas ražo. Un ja viņiem šī proporcija ir pamaz palikusi uz rokas, tad viņi arī kaut ko ieguldīs, tu nespēs viņš šo naudu ne kredīti atmaksāt, un viņš arī nevarēs izdot. Līdz ar to arī nav ko ražot. Lūk, atbildi ir jāmeklē, kā sadalīt, ne jau ar varu, bet kā vērst to par lamu, lai varētu ieviest normālu proporciju. Pasauli nevar vienoties 20, lai šīs nodokļu paradīzes vērtu ciet iespējas, jo viņas būtībā grauj, par ko cīnās Vācija, jo šeit ļoti daudz naudu, ko varētu vienkārši pārdalīt, lai nodrošinātu papildus darbvietas infrastruktūras attīstībai, sabiedrisko nozīmi celtņu vai pakalpojumu sniegšanai, šī nauda aiziet projām. To pašu, kas saražot Vācijā, no kuras netiek nomaksāt, jo pasaules lielās multikompānijas, viņas galvasmītnes sāk izveidoties nodokļu paradīzēs.